Saņēmām raidījuma 4. studijas skatītāja ierosinājumu saistībā ar šiem te liftiem, kas atrodas uz Dienvidu tilta. Jautājums elementārs. Kāda no tiem jēga, ja tie regulāri nestrādā? Šis lifts, manuprāt, nav darbojies nekad. Cilvēkam ar kustību traucējumiem tikt pāri Dienvidu tiltam nav iespējams. Atbilstoši Eiropas Savienības normām vajadzēja uzstādīt liftu, bet nekur jau nav teikts, ka tam arī ir jādarbojas. Lifti regulāri tiek izdemolēti, bet neviens nespēj tos uzraudzīt un uzturēt. Smiekli nāk lasot, tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas. Šeit ir skaidri redzams, ka vandāļi ir uzdarbojušies. Neskaitāmi stikli ir sasisti. Tāpat arī redzam, ka ir kāds centies atmūķēt un atlaust durvis. Dienvidu tilta lifts numur 2. Durvis atveras. Un patiesības mirklis. Tavu brīnumu! Strādā! Lifts numur 3 arī darbojas, un labā ziņa ir tā, ka vismaz abi lifti, kas ir vienā Dienvidu tilta pusē, darbojas, tātad no tiem ir jēga. Bet ja viens tikai darbotos, tad skaidrs jēga nekāda. Dienvidu tilta lifts numur 4 nedarbojas, bet iespējams tā iemesla dēļ, ka tas lifts, kas ir tilta otrā pusē, ir salauzts, lai nebūtu tā, ka cilvēki šeit uzbrauc augšā, nokļūst pāri tiltam, bet netiek lejā. Kā rezultātā atkal mēro ceļu atpakaļ un brauc uz šo punktu. Bet kāda ir reālā situācija? Šīs trepas jaunie vecāki vai arī cilvēki ratiņkrēslos nevar izmantot, jo šeit jau nav nekāda varianta. Kāds ir risinājums? Mērot ceļu līdz pretējai pusē, kur lifts darbojas, braukt augšā, tikt pāri tiltam, atkal ar to liftu braukt lejā un mērot ceļu uz tilta šo pusi. Pamatīgas nērtības. Bet jautājums, ja šeit ir video novērošana, tad vai tik tiešām vainīgie ir noķerti un galu galā pēc cik ilga laika tad būtu jārēģē un tomēr šis lifts jāsavad kārtībā, lai tas pildītu savu funkciju? Dienvidu tiltā janvāra beigās lifti tika pamatīgi izdemolēti. Departaments, protams, par šo ir informējis arī policiju, lai atrastu vainīgos un tos arī sodītu. Šobrīd lifti nestrādā, jo tie bojājumi ir nodarīti pamatīgi, un departaments strādā pie tā, lai pēc iespējas ātrāk varētu atjaunot darba kārtību šajos liftos, un tie atkal varētu pildīt savu funkciju. Tātad teju 2 mēnešu laikā pašvaldība tā arī nav spējusi liftus salabot. Mēs jau arī agrāk esam veidojuši sižets par Rīgas ārtelpas liftiem, kas biežāk nedarbojas nekā darbojas. Taču kā šo problēmu izjūt cilvēki, kuriem ikdienā tie ir nepieciešami? Jā, tā ir problēma ar šiem te pacēlājiem, un tāpēc mēs vienmēr, kur vien varam, sakam, lai rot tādus risinājumus, vai izvairamies no šiem te pacēlājiem, kā tādiem, vai arī būvējam liftu, kuram ir citas tehniskas prasības un kur ir izturīgāki. Cik balles jūs dotu par to, kā Rīgas pašvaldība rūpējas apsaimnieko šos pacēlājus? Par šiem te pacēlājiem 2 ne vairāk, jo viņi tiešām nav uzticami, nav nekāda uzticamība viņiem. Tā tas ir, jā. Lai tu kaut kur tiktu, piemēram, cauri tunelim, tev ir abijos galos jāstrādā. Jo viens no viņiem nedarbojas, viss, tad beigās tur arī nekur netiec. Protams, tas ir laikietilpīgs process, jo, kā jau es minēju, tie nodarītie bojājumi ir būtiski. Šobrīd tiek izskatīts iespējas varbūt pat veidot atsevišķu iepirkumu, lai savestu liftus kārtībā. Ja tie ir vienkārši lifts ir izgājis no darba kārtības tehniski iemeslu dēļ, tad, protams, tur ir noteikts termiņš un šādi mazi bojājumi tiek ātri novērsti, bet šis ir izņēmuma gadījums, kur bija nodarīts tīši bojājums iekārtai. Lai lifti atkal darbotos, iespējams būs jāgaida ilgi, bet cik tieši mums nevar pateikt. Rīgas tiltos un tuneļos ir 10 šādi vertikālie pacēlāji, kur uzturēšana gadā izmaksā 378 000 eiro. Šie darbi ietver ikdienas uzturēšanu, tīrīšanu un sīkos remontdarbus, taču ne šādu lielo vandālisma seku novēršanu.
Pašvaldībā norāda, ka šādi vandālismu gadījumi notiek regulāri, vismaz 3 reizes gadā. Skaidrs, ka pašvaldībai kaut kas ir jāmaina, lai vandāļus saukt pie atbildības un nefunkcionējošās iekārtas spētu salabot īsākā laika posmā. Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.